Dienu pirms Briselē tika pieņemts galīgais lēmums par eiro ieviešanas procesu Latvijā, Latvijas avīzes redakcijā notika diskusija. Naudas loma nacionālās identitātes stiprināšanā, lata loma nācijas identitātes stiprināšanā vērtēja dažādu jomu eksperti. Nacionālās identitātes aspektu latā, protams, pilnīgi noliegt nevar. Tas tomēr arī nauda kaut kādā veidā ir zināms simbols, bet tā nebūtu nav primārā naudas funkcija. Primārā naudas funkcija tomēr ir pavisam cita, līdz ar to par šiem jautājumiem tomēr primāri jādomā no finansu un ekonomiskā viedokļa. Un tur mēs redzam būtiskus ieguvumus un arī šo nacionālo identitāti, arī, ja mēs gribam runāt par naudu, arī eiro monētās mēs saglabājām. Būs šīs eiro monētas ar mildu, ar Latvijas ģerboni, un tā arī būs daļa no mūsu nacionālās identitātes, bet šoreiz jau arī daļa no kopējās Eiropas identitātes. Protams, neesmu ekonomists, un kāda būs eiro nākotne, droši vien mums ir grūti šodien minēt, tāpēc kā varbūt visas Eiropas Savienības, bet atkal es domāju, šīs problēmas, kas var būt, var nebūt, viņas noteikti būs daudz drošāk risināt ar Eiropas lielvalstīm, kur ir speciālisti, kur ir zinātnieki, kur ir, kā saka, cilvēki ar daudz lielāku pieredzi. Un šai kopīgā savienībā, es domāju, tos arī naudas un eiro jautājums, ja tāda radīsies, būs noteikti vieglāk atrisināt nekā mums mazajā valstiņā. Iedomājieties, ar 2 miljoniem iedzīvotāju mums ir nauda pasaulē, kur ir 7 miljārdi iedzīvotāji. Ja? Un es domāju, ka tas vienkārši no tā tīri globalizācijas tendencēm, kas pasaulē, tas agri vai vēl, tas nebūs tā, ka katrai mazai valstiņai tagad Ventspilī arī savu naudu. Ja? Varam mēs paspēlēties tāpatās, ja? Bet īstenībā nopietni tas nākotnē skatoties globalizācijas procesos nevar būt valstiņa un tauta 2 miljoniem iedzīvotāju savu naudu. Tas ir dārgi, tas ir neefektīvi, tas ir nedroši un beigās tas tikai vājina nacionālo identitāti. Tā ir man pārliecība. Mēs ļoti bieži dzirdam stāstus par vēsturi. Un ārkārtīgi zīmīgi ir stāsts par brīvvalsts vēsturi. Un tas mūsu sabiedrības apziņā, latviešu apziņā ir izveidojies kā tāds ideālais tēls. Un viens no šī ideālā tēla elementiem ir lats. Lats ir veidojies kopā ar mūsu valsti, Latvija ir mūsu valsts nosaukums sakne, un tāpēc tā ir viena ārkārtīgi skaista un liela vērtība, simboliska vērtība. Bet šodien mums jādomā par nākotni, un lata simbols, mildas simbols, taču būs arī eiro. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi, ka mums ir tagad jāpasaka, ka tās vecais simbols ir transformējies jaunā simbolā, un patiesībā mēs varam teikt daudz stiprākā simbolā. Tas ir viss Eiropas mērogā šis simbols būs redzams.